visa uzmanība teorijā uz pasaules čempionātu, bet neapstājās Latvijas čempionāts virslīgā. Un 2 spēļu nedēļas nogali, kurš noslēdz ar skaistu un droši vien supervērtīgu uzvaru pret Valmieru. Pie mums ciemos hat-trika autors Toms Peniķis. Vispirms varbūt pāris vārdi pašam par šodienas cīņu. Varbūt ne par šodien, bet vispārīgi treneris, mēs runājām augšā. Un jā, tieši vienu dienu tu domā, kāpēc es to daru, vai tiešām man to vajag. Un nākamajā dienā ir šis. Tā kā florbols ir foršs, florbols ir skaists. Nāciet, baudiet, skatieties. Emocijas. Ļoti skaists, laba spēle. Prieks, ka izcīnījām 3 punktus mājās. Ļoti svarīgi punkti. Vakardienas spēli pats vēroju attālināti. Godīgi sakot, izskatījās diezgan blāvi, tāpēc droši vien arī jautājums, kāpēc ir bijis pa tēmu, ja tā var teikt. Kas mainījās no vakardienas uz šodienu, ka mēs ejam laukumā un negribu teikt, ka no pirmās minūtes mēs bijām 2 reizes labāki, bet tomēr dienas beigās esam tikuši pie uzvaras, kas bija pats svarīgākais? Vakar negribās tā, protams, teikt, ka nebija motivācijas, jo motivācija jau bija, bet pretinieks vakar nerādīja super labu spēli. Es teiktu, viņi super gudru florbolu nerādīja. Viņi vienkārši bija mentāli atbraukuši uzvarēt un cīnījās un kārtīgi nokapāja, tā var teikt. Tā kā šodien pretinieks atbrauc varbūt taktiski labāks un fiziski iespējams nedaudz, bet mentāli atkal bija vājāks. Tā kā, ļoti bieži, kā saka, viss ir galvā. Tā kā šodien atkal mēs bijām tie, kas bija vairāk motivēti un atkal mēs sitāmies un uzvarējām. Tradīcija mums turpinās. Ja nemaldos, 7. uzvara un 7. hat-triks kādam no spēlētājiem. Pats esi pirmais, kurš atkārto šo jau 2. reizi. Kādā brīdī spēles laikā piedomāji par to, ka tas hat-triks kādam ir jāatnes? Jā, es domāju, jo man visu laiku likās, ka Polim vai Patrikam ir 2 goli, un es cerēju, ka viņi ieliks, lai būtu hat-triks. Jo ka man bija tie 2 goli, es nedomāju, ka baigi būs iespēja, jo tuvojās jau laiks, uz beigām es domāju, jāieliek kādam. Tad es gaidīju to hat-triku, bet tad beigās sanāca, kad beigās vārdu priekšā uz tukšiem nokapāja. Un izcīnīja arī hat-triku. Jā, kurš runā, teica, ka novēl citiem, bet dabūja pats. Tad tālāk cerams, ka kāds cits dabūs. Es novēlēšu tev pašam dabūt un vēl kādam pieplusot tādā ziņā. Arī, jā. Jebkurā gadījumā kopumā šī nedēļas nogale no maksimāliem 6 punktiem esam paņēmuši 3. Kā pats vērtēt iespēto? Tīri no tabulas un punktu viedokļa, vai šis bija tas, ko sagaidījām, vai ekspektācijas bija augstākas un gribējām tikai kādu punktiņu vairāk? Ekspektācijas noteikti bija augstākas. Vēlējāmies visus 6 punktus, ka tagad ir bišķiņi. Ir, protams, prieks, ka uzvarējām, bet ir tā sūrā sajūta, ka gribējās, ka varējām vairāk dabūt. Bet noteikti svarīgi ir, ka tikām pie kaut kādiem punktiem, bet noteikti tas sliktākais ir tas, ka tabulas pretiniekiem, kas mums ir tuvāk, iedavām tos punktus un atņēmām tiem, kas ir iespējams tālāk, un mums nav tik ļoti interesanti, bet pozitīvi ir tas, ka mēs tikām pie punktiem, un tas arī ir svarīgākais. Izbraukuma spēlē Valmierā uzvara pēcspēles metienos, mājās uzvara pamatlaikā. Valmiera mums ir mazliet ērtāks pretinieks, vai tiešām abas spēles viņi mūs nav novērtējuši un tāpēc mēs esam izrādījušies spēcīgāki? Es domāju, ka gan. Viņi arī taktiski spēlē mums parodzīgāk un kā mēs runājam, Valmiera ir mūsu klienti. Tas varbūt tāds skaļi vārdi, bet ja ņemot vērā, kā mēs lasām punktus no citiem pretiniekiem, tad laikam pagaidām parocīgākais pretinieks. Yeah. Tas viennozīmīgi. Tabulā pirmo reizi, manuprāt, esam 8. Mēs ar 17 spēlēs, 17 izcīnītiem punktiem ierindojamies tieši 8. vietā šobrīd. Pievērš daudz uzmanību šim, vai tas ir tikai, teiksim tā, pasakot līdzi un tomēr pats svarīgākais, kur būsim sezonas beigās? Pievērš, protams, pastiprināt uzmanību, bet vēl nebija paspējis ielūkoties, jo tikko spēle beidzās. Bet dzirdot, ka esam 8. tas jau ir prieks, un kā mēs runājam, es ļoti vēlos debitēt play-offos, tā kā prieks, ka esam tajā zonā, tur arī jānoturās un jāpaliek. Lai to izdarītu, droši vien viena no atslēgas spēlēm ir nākamā nedēļa, sestdien došanās uz Ādažiem, kas 1. aprīlī mums bija pavisam nepateicīgs pretinieks izbraukumā, diezgan smagnēja spēle un tomēr zaudējums. Kas jāizdara šajā reizē, lai to uzvaru atnestu mājās? Jo atminos no tiem pašiem, kurš runātu, minēja, ka tā varētu būt tāda viena no atslēgas spēlēm šajā periodā. Jā, pienācīgi jāsagatavojas jau treniņu nedēļā noteikti un jāizbrauc.
ir mentāli ar tādu domu, ka mēs braucam tikai un vienīgi pēc 3 punktiem un citu opciju nav. Hatriku Tomam, hatriku vēl kādam, un tad jau droši vien uzvaru neizpaliks. Paldies par sarunu, paldies par uzvaru un gaidam nākamās spēles. Paldies, uz tikšanos!